Tātad, kā jau teica, kad mēs ļoti strādājam uz mūsu mājaslapu, sociālajiem tīkliem un visur, kas ar to ir saistīts. Un mūsu mājaslapā var ļoti labi redzēt statistiku. Viņa tiešām ir gan augsta tieši tajos mēnešos, kad ir ļoti aktīvi notiek arī pasākumi pilsētā. Piemēram, 13. gads, tas bija aprīlis, kad bija plūdu draudi un iedzīvotāji ļoti aktīvi sekoja līdzi. Mums prieks, ka caur mūsu mājaslapu var tātad saņemt ļoti aktuālu informāciju. Un 14. gadā tas ir vasaras periods, pilsētas svētki. Mēs nepārtraukti tātad uzlabojam gan pakalpojumu aprakstu, gan visādu informāciju. Un vēl ļoti būtiski, ko mēs mājaslapā liekam, tas mūsu ir fotoserveris saucamais, kur, kā jau te minēts no statistikas, 14. gadā tie bija te 20,000 fotogrāfijas ievietotas, kur tālāk mēs izplatām šos visus skatus, svarīgākos notikumus un svarīgākos pasākumus, izmantojot arī sociālajos tīklos. Ļoti būtiski tātad šie arī sociālie tīkli, kuros mēs aktīvi uzsākām darboties no 2012. gada. Un šeit statistikā var redzēt šo pieaugumu sekotāju skaitu katru gadu. Tas ir būtisks pieaugums, un tas liek saprast, ka tiešām mums tātad ir sekotāji, kas interesēs par notikumiem pilsētā, un viss, kas saistīts ar tieši pilsētu. Vēl ir ļoti aktuāla lieta, kas ir tieši mūsu pašvaldības darbiniekiem. Tas ir iekšējās informācijas portāls, kas ir ļoti ērti lietojams, un ļoti daudz informācijas tiek ievietots tieši priekš administrācijas darbiniekiem, gan nopietna informācija kā domas sēdes, gan arī, tā teiksim, nevisai nopietna informācija, diskusijas un vispārējais. Būtisks pagājušā gada uzlabojums pakalpojumu jomā, kas tieši kā jau vairāk kārt tika minēts, kad pašvaldības galvenais uzdevums būtu apmierināts klients. Mēs esam būtiski uzlabojuši tirdzniecības organizēšanu, gan atļauju izsniegšanā, gan arī pašā pasākuma organizēšanā, jo tas tā kā ir pašvaldības tieši vienas pieturas aģentūras funkcija. Un pagājušajā gadā arī aptaujājot tirdzniecības dalībniekus, amatniekus un mairažotājus, mēs esam ieviesuši jaunu tradīciju un jaunus pasākumus tieši priekš amatniekiem, kuru apmeklētība ir gana augsta. Katrā pasākumā ir pāris 100 dalībnieku un, protams, arī vairāk tūkstoši apmeklētāju, kas rada, protams, pilsētas popularitāti. Vēl viens no būtiskākajiem pašvaldības pakalpojumiem ir bezmaksas informatīvais tālrunis, ko mēs ieviesām pagājušā gada maijā. Un gada nogalē mēs esam papildinājuši šo pakalpojumu ar balss ierakstu. Tātad, respektīvi, pēc darba dienas beigām vai brīvdienās, jebkuram iedzīvotājiem, kurš saskaras ar kaut kādu problēmu, ir iespēja ierunāt, atstāt šo ziņu. Un tad nākošās darba dienas laikā klientu apkalpošanas speciālisti rēģē tātad uz šo problēmu. Ja tā ir aktuāla, akūta, tad attiecīgi tiek risināts. Protams, katru gadu mēs veicam klientu apmierinātības pētījumu, jo tas ir ļoti būtisks solis pakalpojumu uzlabošanā, ko mēs arī cenšamies katru gadu veikt un uzlabot. Un es tā domāju, tā varētu teikt, mums tas ir labi izdodas. Un vēl, ar ko mēs tā kā varētu nedaudz palielīties, iespējams, kad mēs esam pirmā pašvaldība, kas pagājušajā gadā sāka savā darbā izmantot lean metodes. Jo šogad mums ir vairākas pašvaldības sekotāji. Bet mēs tā kā varētu lepoties, ka mēs bijām tie pirmie, kas tā kā uzdrošinājās savā pašvaldības darbā šīs te metodas izmantot. Un kā arī šogad uzsvēra kvalitātes vadības ārēji auditori, par cik mums arī kvalitātes vadības sistēma, kad neskatoties uz to, ka mums lean metodas ir ieviestas, kas nozīmē pakalpojumu optimizēšana, šī pakalpojuma kvalitāte nav zudusi. Līdz ar to mēs, protams, tiecamies uz to, lai ka būtu pakalpojums ērtāks, ātrāks, bet nezaudējot kvalitāti. Tas tā kā ir īsumā. Protams, ir vēl ļoti daudz citas lietas, kas mums ir, bet tas ir tā kā būtiskākais, kas mums ir. Protams, noteikti mēs centīsimies uzlabot esošos pakalpojumus un iespējams kādās citās reizēs varēsim nodemonstrēt sasniegtos rezultātus. Paldies! Paldies, Anitai!